Liels paldies visiem žurnālistiem, kas ir ieradušies uz mūsu pasākumu. Paldies jaunās konservatīvās partijas biedriem un atbalstītājiem, kas arī kuplā skaitā ir šeit. Šodien ir liels notikums gan jaunai konservatīvai partijai, tās attīstības vēsturē, gan visai Rīgai. Un ņemot vērā, ka Rīga ir mūsu nācijas galvaspilsēta, tas ir būtisks notikums arī visai Latvijai šodien. Šodien mēs paziņosim, ka jaunā konservatīvā partija startē Rīgas domas vēlēšanās ar savu kandidātu uz mēra amatu. Un jaunās konservatīvās partijas mēra amata kandidāts būs cilvēks, kurš pirmkārt, tāpat kā jaunā konservatīvā partija līdz šim ir darījusi, nodrošinās stabilas pārmaiņas un paliekošas. Otrkārt, šis cilvēks nes jaunās konservatīvās partijas konservatīvās vērtības. Tas lielā mērā ir saistājums ar ģimenes vērtībām. Un ne tikai simbolizēs, bet šīs vērtības arī īstenos caur jaunās konservatīvās partijas programmu, kas būs orientēta priekš cilvēkiem, priekš ģimenēm Rīgā. Un, lai iepazīstinātu to tālāk, jūs jau, protams, nojaušat, tā ir mūsu Rīgas domes bijusī deputāte, tā ir 13. Saeimas deputāte, tā ir Latvijas viena no uzlecošām politiskajām zvaigznēm, 13. Saeimas deputāte un ārlietu komisijas dalībniece, sociālo lietu komisijas dalībniece Linda Ozola. Jūs Lindu Ozoli jau pazīstiet ne tikai kā jaunās konservatīvās partijas biedri, bet es teiktu tā, ka pat starptautiskā sabiedrība viņu iepazina par to, kā viņi uzstājās Eiropas padomes konferencē, kur lielākās Eiropas raidstacijas mēdī atspoguļoja, kā viņi aizstāvēja Ukrainas vērtības un Ukrainas intereses Eiropas kontekstā. Linda Ozola ir daudz pārstāvējusi mūsu vērtības sociālo lietu komisijā, runājot pavisam nesen par ģimenes vērtībām, par bērnu tiesībām un daudzām citām šīm lietām. Ar to sīkāk iepazīstinās mēs šobrīd, tāpēc es aicinu Juri Jurašu turpināt šo mūsu uzrunu un laipni lūdzam arī vēl visas, kas no aizmugurējām rindām vai žurnālisti vai dalībnieki ir gatavi šeit piedalīties. Lūdzu, Juri. Labdien, visi jaunie konservatīvie, kas šodien ir ieradušies. Paldies visi klātesošie žurnālisti. Labdien visi draugi un atbalstītāji. Šodien mēs simboliski esam sanākuši kopā, lai vēlreiz dotu, ja tā var teikt, starta šāvienu mūsu jauno konservatīvo priekšvēlēšanu kampaņai. Šoreiz gan jāatzīst ir tas, ka kopš pirmā mūsu pieteikuma uz šīm Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām ir pagājis kāds krietnes brīdis, un šajā brīdī visu pasauli, tostarp arī Latviju, ir ietekmējusi krīze, Covid-19 pandēmija, un šī krīze ir likusi veikt daudz un dažādas izmaiņas gan katra individuālajā dzīvē, gan arī valstī kopumā. Un, diemžēl, šai globālajai krīzei jaunos konservatīvos un jāatzīst arī mani personīgi ir skārusi vēl viena milzīga traģēdija, ļoti negaidīts un skumjš brīdis ir katra mūsu dzīvē, proti mūsu jutas pāragra aiziešana, kas viennozīmīgi ir atstājusi arī iespaidu uz mūsu organizāciju, uz praktisko mērķu sasniegšanu. Un mēs visi ļoti labi zinām, ka Juta ir bijusi tā, kas ir vadījusi parlamentā jauno konservatīvo frakciju. Vienlaicīgi ir bijusi juridiskās komisijas priekšsēdētāja, kur augstu ir turējusi tiesiskuma
latiņu, augsti turējis virs galvas šo tiesisko karogu. Un tas, ko Juta būtu gribējusi un grib, ir tas, lai jaunie konservatīvie neapstājas. Un vēl ar lielāku jaudu virzās uz priekšu un turpina nostiprināt tiesiskumu Latvijā. Un mēs redzam, ka šajā relatīvi īsajā laikā, kopš mēs esam parlamentā, ir notikuši daudz labu valstī Latvijai svarīgu lietu. Un droši vien mēs šeit nebūtu nemaz sapulcējušies un nerunātu par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, ja jaunie konservatīvie nebūtu savulaik gan veiksmīgi piedalījušies iepriekšējās domas vēlēšanās, aktīvi cīnījušies domē pret visām korupcijas izsaimniekošanas schēmām, cēluši gaismā, mēģinājuši darīt visu iespējamo, lai tiesību sargājušās iestādes efektīvāk varētu izmeklēt šīs noziedzīgās schēmas. Likumsakarīgi, ka jaunie konservatīvie ir devušies tālāk uz parlamenta vēlēšanām, un tieši šī aktīvā darbība gan parlamentā, gan domē ir sekmējis to, ka vispār šobrīd notiek šīs ārkārtas vēlēšanas. Un ņemot vērā to, ka ir šis notikums negaidītais un skumjies pavērsiens bijis, un mums kā organizācija ir bijis svarīgi, lai Jutas iesāktais darbs turpinātos. Kolēģi ir pieņemši lēmumu uzticēt man vadīt Saeimas juridisko komisiju, vienlaicīgi vadīt arī parlamentā jauno konservatīvo frakciju. Tāpēc, diemžēl, šobrīd es vairs nespēju un nevaru piedalīties Rīgas pašvaldības vēlēšanās kā kandidāts, un mēs no savas puses ļoti ceram un ticam, ka mums izdosies ar jauno kandidātu, kas nepārprotami ir godīgs, gudrs un drosmīgs, kurš spējas jauno konservatīvo komandu lielā mērā izvest līdz ļoti veiksmīgam rezultātam, piepildīt rīznieku cerības uz to, lai Rīga mainītos, lai Rīga kļūtu iedzīvotājiem draudzīga, tāda, kura ir gan senioriem, gan vecākiem ar bērniem pilsēta, kura piepilda visas šīs cerības. Tāpēc es aicināšu ar aplausiem sagaidīt mūsu kandidātu numur 1, Lindu Ozolu. Mani sauc Linda Ozola, es esmu rīdziniece. 2016. gadā es iestājos jaunajā konservatīvajā partijā, jo redzot netaisnību tajā, kā tika pieņemti lēmumi manā valstī, un apzinoties, ka arī no manis ir atkarīgas pārmaiņas Latvijā, es nespēju palikt malā. Tieši jaunajā konservatīvajā partijā es redzēju to spēku, kurš spēj nodrošināt taisnīgumu Latvijā. Sabiedrībā, kur aug mani bērni un kur aug mūsu bērni. Rīgas domas līdzšinējā vadība ir izcēlusies un vēsturē iegājusi ar milzīgiem korupcijas skandāliem. Ar simtiem nodokļu maksātāju sponsorētu konsultantu, kas iespējams savās darba vietās nemaz nav parādījušies, ar brūkošām ielām un sarūkošu iedzīvotāju skaitu. Jo cilvēki bēg no Rīgas, pārceļās uz Rīgas priekšpilsētām. Ikvienam bija skaidrs, ka tā turpināties nedrīkst. Ar jauno konservatīvo līdzdalību
un darbu iepriekšējā Rīgas domas sasaukumā, iepriekšējā Rīgas domas vadība tika gāsta. Jā, arī es Saeimā balsoju par iepriekšējās Rīgas domas sasaukuma priekšlaicīgu atlaišanu. Bet mēs paši gāzām un paši esam gatavi uzņemties atbildību par pilsētas sakārtošanu un radīšanu. Par pilsētu, kas būs jauniem un veciem, kas ir ģimenēm un uzņēmējiem, kas ir tiem, kas studē un tiem, kas strādā, kas ir katram, kas šeit dzīvo un katram pilsētas viesim. Un konservatīviem un liberāļiem, protams. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas šoreiz nav par programmām. Tās nav arī par to, kurš labāk izpildīs likumā jau noteiktos pašvaldības pienākumus par ceļu uzturēšanu un būvniecību, par izglītības procesu nodrošināšanu. Nē. Rīgas domas vēlēšanas, ārkārtas vēlēšanas, šoreiz ir par uzticēšanos. Par to, kurš tad spēs godprātīgi un bez sponsoru slēptas ietekmes strādāt, pieņemt lēmumus Rīgai un visiem rīdziniekiem. Un, manuprāt, mūsu komandai var uzticēties. Nedz mani, nedz jauno konservatīvo partiju ietekmētu kādi, kuri varētu diktēt mums, kā pieņemt lēmumus. Mūsu viedokli pēdējā brīdī nevar mainīt, vienkārši nosponsorējot, piemēram, kādu basketbola klubu varbūt. Un, manuprāt, šo savu stāju mēs esam apliecinājuši ar saviem balsojumiem jau vairāku gadu garumā. Tālāk es pieskaršos 3 lietām, kas caurvīs manu programmu Rīgai. Un te kā pirmo prioritāti es vēlos izcelt tiesiskuma un godīgas pārvaldības nodrošināšanu Rīgas pašvaldībā. Tā, lai ikvienam būtu pārliecība, ka viņu nodokļos samaksātā naudiņa tiek godprātīgi iztērēta. Viņa netiek izšķērdēta, viņa netiek nozagta. Rīgas domē tiks aizliegts jebkurš iepirkums, kurš paredzēs komerc noslēpuma institūtu. Rīdziniekiem naudas plūsmas tiešsaistes režīmā būs redzams. Un tie uzņēmēji, kas nevēlēsies piekrist šādiem nosacījumiem, Rīgas pašvaldības iepirkumos piedalīties nevarēs. Te man prātā nāk 2018. gada vasara, kad vēl būdam Rīgas domas deputāte kopā ar kolēģiem, mums bija jābalso un jāpieņem lēmums par Mežaparka lielās estrādes rekonstrukcijas finansējumu palielināšanu, aizņemoties naudu. Runa bija par aptuveni 70 miljoniem eiro, ja es atceros, un naudu, kuru rīdziniekiem nāksies atdot no saviem samaksātajiem nodokļiem. Bet mūsu priekšā uz lēmumu pieņemšanas brīdi bija viena A4 formāta lapa ar 2 mailītēm, kur šie cipari bija pieminēti. Tas bija tieši tik liedzoši mūsu skatījumā, par ko mēs runājām un uz ko mēs norādījām arī skaļi. Un šī informācija par to, kā tiek tērēt desmitiem miljonu eiro, vai tas būtu tāms vai citas pozīcijas, viņi nav pieejami tikai iedzīvotājiem. Viņi nebija pieejami bieži vien arī pašiem deputātiem, kuriem jāpieņem šis lēmums. Manā vadībā šādi gadījumi netiks pieļauti. Un runājot par godīgu pārvaldību, man pašai ir ļoti svarīgi uzsvērt arī to, ka jauno konservatīvo komanda dara to, ko sola. Nevis ko kāds cits varētu lemt ietekmēt. Mums nevar pēdējā brīdī piezvanīt un norādīt, varbūt kāds lēmums būtu pieņemams, vai būtu runa par atkritumu pārvaldību, un to darīt kāds atkritumu uzņēmuma pārvaldnieks vai azartspēļu īpašnieks. Tāpat mēs redzam, pēdējā laikā ir bijuši gadījumi, kad vienas politiskās partijas aktīvi, vides aktīvisti cīnās par parka aizstāvību, vienlaikus šīs pašas politiskās partijas deputāti Saeimā un ministri valdībā lem pilnīgi pretējo. Tas, ko es saprotu ar saprotamu, caurskatām, godīgu pārvaldību, nozīmē, ka viena politiska partija, vai viņa ir Rīgā, Saeimā vai strādā valdībā, viņa strādā pēc vienādiem principiem. Man ir ļoti svarīgi, ka mēs visās pozīcijās runājam vienā balsī, un jaunā konservatīvo komanda tāda arī ir. Īstenojot darbos godīgu pārvaldību, ir skaidrs, ka atbrīvojas arī zinām finanšu līdzekļu budžetā pašvaldībā. Un tad ir jautājums
Nākamais pie radīšanas sadaļas, kur mēs to novirzam, ko mēs ar to darām. Arī jau šobrīd izskanējušie vairāk mēra kandidāti ir likuši uzsvaru uz tādiem lielākiem, varbūt megaprojektiem būvniecībā, bet es izvēlos likt lielo uzsvaru uz īpašu ģimeņu atbalsta programmu, kas padarītu Rīgu par draudzīgāku vietu dzīvošanai tieši ģimenēm. Pašlaik mēs redzam, ka tīri statistiski iedzīvotājs skaits Rīgā sarūk. Pie Rīgas pašvaldībās tas arvien pieaug. Un no Rīgas mūk projām arī ģimenes, kas objektīvi norāda uz nedraudzīgu vidi šai sabiedrības grupai. Tam par iemeslu ir dažādi aspekti. Protams, arī samaksāto nodokļu izlietojums. Acīm redzot, rīdznieki, kas balso ar kājām, nav apmierināti ar to, kā šie nauda tiek tērēta. Bet ir arī daudz citu aspektu, kas var padarīt pilsētu draudzīgāku ģimenei. Un viens no tiem ir mājokļa jautājums un mājokļa pieejamība ģimenēm. Ir daudz cilvēku, kas nevar atļauties iegādāties, viņi nevar saņemt varbūt hipotekāro kredītu, lai iegādātos mājokli. Vienlaikus īres cenas Rīgā ir ļoti augstas. Un šeit mēs redzam, ka ir vieta arī Rīgas pašvaldībai piedalīties ar programmu atbalstot pirmā mājokļa iegādi Rīgā. Kāpēc es par to runāju un kāpēc arī varbūt man personīgi tas ir tiešām svarīgi? Dzīvojot un piedzīvojot 90. gadus, kad es jau mācījos un studēju, es zinu, kā tas ir, kad ģimenes zaudē grūtos apstākļos, jo vienkārši valstī ir grūti tajā laikā, bet viņi zaudē savu mājokli. Es zinu, kā tas ir, kad ir jādzīvo sociālajā mājā. Es zinu, kā tas ir, ka tev kā jaunam pieaugušajam ir jāuzsāk savu patstāvīgā dzīve nodrošinājuma ziņā ar mīnuszīmi. Es apzinos, cik ļoti liela loma šis jaunās patstāvīgās dzīves uzsākšanā ir tieši savam stabilajam mājoklim. Un tieši tāpēc mēs esam izvēlējušies atbalstīt jaunās ģimenes ar šo īpašo programmu par pirmā mājokļa iegādi Rīgā, kas paredzētu ik gadu nodrošināt iespēju iegādāties mājokli līdz 1500 ģimenēm. Protams, ka šī programma tiks veidota sadarbībā ar Altuma mājokļu atbalsta programmu. Vienlaikus, protams, ļoti svaiga aktualitāte un ir liels prieks, ka arī valdība šobrīd strādā pie tā, lai paplašinātu programmu, bet no savas puses mēs redzam, ka arī Rīgas pašvaldībai šeit ir vieta piedalīties un iespēja atbalstīt, lai pašvaldībā ienāktu un savu dzīvi sāktu un stipru dzimtu veidotu jaunās ģimenes ar bērniem. Turpinot par ģimenēm, ir skaidrs, ka šis nepieaugošais, drīzāk stagnējošais vai sarūkošais iedzīvotājs skaits ir arī tāpēc, ka daudz rīdznieki vienkārši nepiedzimst. Es esmu strādājis Rīgas domas sociālo jautājumu komitejā, un es zinu, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai ir iespēja piedalīties un papildināt valsts atbalsta programmu sievietēm mākslīgās apaugļošanas jomā, kas arī ir veids, kā, protams, mēs vairojam bērnu skaitu mūsu sabiedrībā. Bez tam šādu jaunu programmu, šādu jaunu iniciatīvu īstenojot, Rīgas pašvaldība varētu būt elastīgāka un palielināt arī vecuma griestus, līdz kuram sievietes šādu atbalstu var saņemt, kas būtu 40 gadi, kā tas ir šobrīd Skotijā un dažās citās pasaules valstīs, bet Latvijā tas ir zemāks valsts apmaksātajā programmā. Un šādi mēs arī šīs rindas un šo ilgo gaidīšanas laiku varētu saīsināt un mazināt. Kā nākamo punktu, ko es vēlos uzsvērt, ir kāds aspekts, par ko ļoti daudz ir runāts, tas ir aktualizēts, bet pēc būtības nav meklēts risinājums. Un te ir jautājums par asistenta nodrošināšanu mācībām bērniem ar īpašām vajadzībām. Es vēlos uzsvērt, ka mums tiešām katra ģimene un katrs bērns ir svarīgs. Katrs ir mūsu bērns, Latvijas bērns. Valsts šobrīd īsteno un nodrošina programmu, apmaksājot asistentu mācību skolām. Bet mēs visi apzināmies, un to liecina arī pieredzes stāsti,
ka šī maksa atalgojums asistentiem ir daudz par zemu. Un tāpēc šo cilvēku vienkārši nav. Šos pienākumus bieži vien pilda vecāki vai citi ģimenes locekļi. Rezultātā bieži vien šie cilvēki izdeg un rodas dažādas arī attiecību problēmas ģimenē plašākā kontekstā. Protams, bez asistenta mēs apzināmies, ka normāls mācību process vai funkcionējošā, iekļaujošā izglītība klasē, kur atrodas arī īpašie bērniņi, nav iespējams. Asistentam ir jābūt klāt, lai arī atslogotu skolotāju, kuram ir jāpievērš uzmanība arī pārējiem bērniem, un tāpat arī, lai vispār veidotu šo socializēšanos. To, kā ir strādāt ar īpašiem bērniem, arī savā pieredzē esmu redzējusi. Tālāk, atbalstot ģimenes, mēs paredzam un redzam iespēju Rīgā arī palielināt pirmreizējo un vienreizējo bērnu piedzimšanas pabalstu līdz 500 eiro, kas nozīmē to dubultot, salīdzinot ar esošo situāciju. Un attiecībā uz jautājumu par bērndārziem un vietām bērndārzos, kas ir ārkārtīgi akūts tieši Rīgas pašvaldībā, sadarbībā ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, un neuzbūvējot nevienu papildu ēku, mēs redzam, ka ir iespējams rast aptuveni 2000 papildu vietas bērnu dārzos mūsu pilsētas bērniem. Un šeit atslēgas, ja varētu tā teikt, atslēga šim ir taisnīgs līdzfinansējums no pašvaldības puses. Šobrīd tie vecāki, kuriem nākas piespiedu kārtā, zināmā mērā laist savus bērnus privātā bērnu dārzā, ir spiesti līdzmaksāt ievērojami lielākas summas salīdzinot ar tiem bērniem, kas iet pašvaldību bērndārzos. Ģimenēs, kurās aug nevis viens, bet vairāki bērni, šī summa jau ir liels sloks arī ģimenes budžetam. Un patiesībā vecāki šobrīd netaisnīgā kārtā apmaksā pakalpojumu, ko likums uzliek par pienākumu sekt pašvaldībai, un vecāki līdzfinansē pašvaldību. Tas ir netaisnīgi, un tam nav vietas Rīgā. Šeit mēs redzam, ka to var labot, un tas ir jāizlabo. Tas ir mūsu parāds vecākiem, tā varētu teikt. Par ģimeņa atbalsta programmu jāatzīst, ka šīs ir dažas no idejām, kuras es izvēlējos šoreiz uzsvērt, kā savas iniciatīvas, bet, protams, ir arī virkne citas lietas, ko mēs esam izvēlējušies iekļaut savā lielākajā programmā, un kurām esam raduši idejiskus risinājumus, tāpat saprotam arī, no kurienes varētu būt finansējums, lai tās atbalstītu un sāktu ieviest jau no 2021. gada. Es arī apzinos, ka esošajā situācijā daudzi varbūt mani nepazīst, daudz mani nezina, bet ar manu personīgo pieredzi, ar tiem stāsta akcentiem, ko es vēlos uzsvērt, ar tiem izaicinājumiem, katrs no jums gandrīz var asociēties, jo tā ir mūsu pieredze dzīvojot vienā pilsētā un vienā valstī. Tas ir mūsu stāsts, kuru mēs veidosim arī tālāk kopā. Šis, protams, arī nekādā veidā nav izsmeļošs prioritāšu saraksts. Pilnu pašvaldības vēlēšanās tātad programmu un arī kandidātu sarakstu mēs publiskosim, un ar to mēs iepazīstināsim tad, kad sniegsim dokumentus Centrālajā vēlēšanu komisijā, un par to arī aktīvi informēsim, protams, sabiedrību. No savas puses, nobeigumā, es aicinu, darīsim kopā, lai rīdziniekiem ir iespēja piedzīvot paudžu nomaiņu politikā arī mūsu valsts galvaspilsētā. Tas mums ir pa spēkam. Darām! Paldies! Droši vien ir kādi jautājumi, es esmu gatava arī atbildēt uz jautājumiem. Jā. Baiba Krastiņa, laikraksta Diena. Jūs jau reiz bijāt Rīgas domē, pēc tam aizgājāt uz Saimu. Vai šajā gadījumā, ja jūs tiksiet ievēlēti, esat gatavi nostrādāt visu pilnu termiņu Rīgas domē? Un par to programmu, cik daudz jūsu programmā ir saglabājies no Juruša kunga programmas, viņam tur bija
bija par ļoti daudz koku iestādīšanu un kaut kas tāds, vai jūsu programmā arī kaut kas no tā paliek. Un pēdējais jautājums, es nezinu, vai jūs uz to varēsiet atbildēt, bet par nedaudz neveiklo komunikāciju šajā nedēļā, kad jūs plakāti bija jau Rīgas ielās, bet tai pašā laikā frakcijā nevarēja apstiprināt, ka jūs esat Rīgas domes mēra kandidāti. Tur tā vienkārši neveikla komunikācija, vai tas bija kaut kas, es nezinu, ar mērķi izraisīt kādu ažiotāžu vai kaut ko tādu. Paldies! Labi, paldies par jautājumiem. Tad es arī visus pēc kārtas, kā jūs uzdevāt. Par manu līdzinējo arī darbību, publisko darbību politikā. Jā, jums ir pilnīgi taisnība par to, kā es esmu tikusi ievēlēta arī Rīgas domē iepriekš un arī Saeimā, kur šobrīd strādāju. Te man šķiet ir svarīgi uzsvērt, kā es to darīju arī savā uzrunā jau sākumā, ka es esmu politiski aktīvs cilvēks, apzināti pieņēmis tādu lēmumu, un es strādāju komandā. Politika nav solo, arī Saeimā, jebkurā no institūcijām. Un mēs kā komanda arī skatāmies, kā visefektīvāk mēs varam sasniegt savus kopējos mērķus. Es nestrādāju vien pati, es strādāju kopā ar savu komandu. Un šobrīd mēs redzam, ka mums ir iespēja piedaloties Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, strādāt arī pie pozīcijā un pieņemt lēmumus, tā lai Rīgas domes kārtība un pārvaldība mainītos. Es pat uzskatu, ka tas ir savā ziņā mūsu pienākums, kā es minēju. Mēs Rīgas domē par Rīgas domes atlaišanu nobalsojām par un atbalstījām šo. Un mūsu pienākums ir uzņemties atbildību par šīs jomas sakārtošanu. Jūs jautājat arī par visu termiņu nostrādāšanu. Es domāju, ka mūsu partijas šī pavasara pieredze tik tiešām liecina, ka cilvēks domā, Dievs dara. Es negribu uzminēt to, kā lietas notiks pēc vairākiem gadiem. Bet ja man būs iespēja strādāt un piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas maina Rīgas domes pārvaldību, tad es noteikti to darīšu visu termiņu. Bet, protams, es nevaru paredzēt arī šos notikumus, bet šeit, es domāju, ļoti svarīgi uzsvērt, ka mēs kā komanda arī skatāmies, kur mēs visaktīvāk varam sasniegt savus mērķus. Tad jūsu jautājums bija arī par mūsu programmu un par citiem programmas elementiem. Mēs neatsakamies. Mēs, protams, neatsakamies no savas programmas. Un miljons koku programma, miljons koku plāns Rīgai ir patiesībā, manuprāt, ļoti būtisks plāns pilsētu vides sakārtošanai, ko sagaida arī rīdzinieki. Un mēs no šīs pilsētu vides sakārtošanas prioritātes arī mūsu tagadējā programmā nekādā gadījumā neplānojam atteikties. Bet tieši otrādāk to turpināt un aktīvi arī īstenot. Un tālāk par šīs nedēļas komunikāciju. Jāatzīst, ka daudzās situācijās tik tiešām cilvēks domā, Dievs dara, bet es domāju, bija ņemot vērā šo ļoti negaidīto notikumu pavērsienu, kad mēs pieņēmām lēmumu mainīt arī saraksta līderi Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Šāda zināmas intrigas saglabāšana bija arī veids, varbūt, kā pieteikt šo mūsu ļoti radikālo lēmumu. Diezgan neilgā laikā, pirms ārkārtas vēlēšanām, tiešām mainīt sarakstu pirmo numuru. Dārgie kolēģi, varbūt Linda varētu ienākt priekšā, un mēs varētu familiārāk bez lietas, ka vēl atbildēt uz žurnālistu jautājumiem. Jā? Tad, bet tos telefonus... Varbūt nav arī būtiski, ka tu sēdi, varbūt tu vari vienkārši pieiet. Jā, es varu stāvēt.
Vai vēl kāds būs sarakstā no Saeimas deputātiem jūsējiem? Kā jau es minēju, pilnu saraksta kandidātu sarakstu mēs plānojam publiskot jau pavisam drīz, līdz ko mēs varēsim ieslēgt dokumentus Centrālajā vēlēšanu komisijā. Ir daži pārsteigumi, kas ir sagatavoti, bet šajā brīdī es nevēlos neapstiprināt, nenoliegt to, ko jūs jautājat. Pilnu sarakstu tad mēs publiskosim pie dokumentu iesniegšanas CVK. Pirmo trīnieku vismaz varat nosaukt? Mēs nāksim klajā. Viens pārsteigums vienā reizē. Es domāju, ziņa par to, ka mums mainās arī saraksts pirmais līderis, ir gana nopietna un svarīga mums kā organizācijai, kas startē ārkārtas vēlēšanās, bet arī sabiedrībai. Pavisam drīz. Drīz, ko jūs vēlaties pateikt šo pasākumu rīkojot šeit, Daugavas stadionā? Jā, šī izvēle ir absolūti apzināta, un arī paldies, ka jūs esat to pamanījuši un pamanījis droši vien arī sabiedrības pārstāvi. Un šeit, man liekas, ir divas lietas. Pirmkārt, Daugavas stadions ir aptuveni pa vidu starp Rīgas centru un apkaimēm. Un mēs vēlējāmies iznākt ārpus Rīgas centram, norādot šo virzienu. Mēs arī savā programmā jau iepriekš un uzsvērsim arī programmā, kura drīz būs publiski pieejama, par to, ka pašpietiekamas apkaimes ir mūsu prioritāte. Un tāpēc mēs ejam ārā no centra. Bet otra lieta, Daugavas stadions, gan kā ļoti būtisks infrastruktūras projekts sporta un kultūras jomā mūsu pilsētā, bet arī pat valsts līmenī, manuprāt, ļoti dinamiski iezīmē gan pilsētas attīstību, ka tā ir svarīga, viens, un arī dinamiskas pārmaiņas, kas šobrīd ir iespējams tostarp Rīgas domē. Pasakiet, kādēļ tieši jūs, nevis kāds cits partijas pārstāvis aizstāja Judaškungu kā mēra amata kandidāts, kādēļ jūs piekritāt? Par to, kādēļ es piekritu, es jau norādīju uz to, ka es esmu politiski aktīva, es esmu izvēlējusies aktīvi piedalīties politikā, ne tikai pasīvi. Protams, jebkāda līdzdalība politiskajos procesos ir apsveicama, izmantoju iespēju un aicinu rīdziniekus arī būt aktīviem un pēc iespējas, pēc savas pārliecības atbalstīt politiskās partijas ar savu iestāšanos biedru statusos. Arī tāda forma ir iespējama. Es redzu, ka es varu darīt, es esmu izvēlējusies to darīt, un ja es to varu, tad man nav iemesla teikt nē. Bet par to, kā mēs iekšēji lemjam, tas ir mūsu biedru, tas ir koplēmums. Šādos lielos lēmumos, tas vienmēr ir koplēmums, kurā piedalās, protams, partijas amatpersonas, bet arī biedri. Sveiki, no aģentūras Lietā Anastasija Tetrenko. Ja ir pieņemts lēmums pārskatīt saraksta līderi un to nomainīt, vai ir pārskatītas arī iespējas sadarboties tādā vai citādā veidā ar kādām organizācijām, nevalstiskajām vai arī partijām, kas līdz šim tika lēmts citādi? Paldies! Jā, paldies par jautājumu. Šis jautājums bija ļoti aktuāls tieši jau gada sākumā, kad visi gatavojās, un mēs, Jaunā konservatīvā partija, ieņēmām ļoti skaidru nostāju, ka mēs startējam atsevišķi. Es vēlos uzsvērt, ka mūsu partijas kandidātu saraksti visās vēlēšanās vienmēr tiek veidoti no partijas biedriem. Tie cilvēki, kas ir sarakstos, tie ir mūsu partijas biedri. Un šāds nosacījums, tā teikt, ir attiecināms arī uz visiem citiem, kuri varbūt apsver vai vēlās startēt ar mums kopā. Šobrīd mēs nemainīsim šo nostāju, mēs neveidosim kopīgu sarakstu ar citām politiskajām partijām. Un es personīgi uzskatu, ka tā ir pareiza pieeja, jo, manuprāt, startējot vienā sarakstā ar citu politisko spēku, mēs uzņemamies arī zināmu atbildību par tiem lēmumiem un to kultūru vai to darba kultūru, kādu īsteno tas politiskais spēks. Arī savā uzrunā es jau ļoti akcentēju un vēlos uzsvērt vēlreiz, ka es to saredzu, un ne tikai es, mūsu organizācija kopumā, ir ļoti svarīgi, lai lēmumi, kas tiek pieņemti pašvaldībās, valsts galvaspilsētā, Saimā, nacionālā līmenī, valdībā, lai tur ir katrai politiskai partijai vienoti principi, jo
Man nav saprotams, kā viena politiska organizācija var darboties, ja tur ir pretrunas starp šiem līmeņiem. Un citās politiskajās partijās, diemžēl, šādu praksi mēs esam novērojuši. Tāpēc mums ir ļoti grūti, un arī man personīgi būtu ļoti grūti kaut kādā veidā argumentēt sev, kāpēc mēs startētu vienotā sarakstā ar citu politisko spēku. Jūs vairāk kārt savā runā netieši, taču ļoti saprotami pieminējāt koalīcijas partneru attīstībai par, ne tajā pozitīvākajā gaismā. Jūs tā kā uzturat šo politisko spēku apvienībā ar progresīvajiem, kā nosautot galveno pretinieku vēlēšanās, vai kāpēc šāda bakstīšana ar pirkstu bija? Man liekas, es centos norādīt pirmkārt tikai uz faktiem, uz reālām situācijām, ka mēs visi esam bijuši liecinieki. Konkurenti, mēs visi būsim savā starpā līdzvērtīgi konkurenti. Tajā brīdī, kad rīdziniekiem būs jāiet pie vēlēšanu urnām un jāizvēlās, par ko atdot savu balsi. Es vēlējos varbūt izcelt tās prakses, kas politiskā darbībā man nav pieņemams. Liels paldies. Ja jautājumu vairāk nav, es domāju, ka šo pasākumu mēs varam veikt. Un visi laipni aicināt iebaudīt kādu tējas, krūzi vai kafiju. Un liels paldies, ka jūs atnācāt un uz tikšanos drīzumā. Paldies!